jūsu uzvārdā. Es esmu pārliecināts, ka pilnīgi jūs nākat no Pušu ķoniņiem un dzimtu dzimtās, tas ir nācis līdz, un jūs tiešām esat paraugs saviem dēliem, mazbērniem, apkārtējiem, un kā jau minēja, ka pašvaldības un valsts balstās uz stiprām ģimenēm. No sirds jūs sveicu, vēlu vēl daudz mīļu. Lasiti, ja dzersi, liksmu silditi, dzīvosi. Dzīve tik jauka, kaut rūpes mums jau, prieks liksmat sauc, vēl priekā daudz. Kas zini, ko rītdienā nesīs, ko tiks, lūd tāpēc cel glāzi sauc svīks. Lasiti, ja dzersi, liksmu silditi, dzīvosi.
dzīve tik jauka, kaut rūpes mūs ļaut. Prieks līksmat savu, vēl priekā daudz, kas zin, ko rītdiena nesīs, ko tiks, lūk tāpēc cel glāzis apsveic. Oi, kas tu tāds esi, draugs? Paskaties. Jā, nu tev vajag vēl bilde. Nu, bet... Pirmā no 4. mūsu grāmatas. Tas kungs, lai jūs svētī un lai pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par jums un lai ir jums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par jums un lai dod jums mieru. Parādīja, kur nolikt. Parādīja, kur es nolikt. Tas bija tāpēc, ka tu špikoji. Tāpēc, ka Rīgas gudrs gribēja. Gudrīgi. Ko mēs pat nezinām, vai Omi zina. Atzīšanās. Toreiz atcerēju. Tūlīt uzzinās. Nu, tad mēs bijām pie Omes aizbraukuši un teicām Omei, ka iesim ārā spēlēties. Un mēs iegājām iekšā un paslēpāmies aiz krēsla un domājām, ko Oma darīs. Oma tu gāja istabu tīrīt vai ko tur un sāk purpināt. Mēs ar tādreiz domājām, nu, ka pārsteigsim Oma un tā, bet mums tur baili paliek tur. Tad mēs gaidījām, kamēr Oma izies no istabas un tad izskrējām fiks ārā. Un tad mēs tā par to, lai tā purpināšana būtu mazāk un vairāk prieks. Kas ir ilgas kopā dzīvošanas noslēgums? Aizbraucām pie Omas un Alpa. Viņi mūs gaidīja un Oma bija izcepus plātmaizi. Un tiemžēl tā plātmaize bija pierāvusi bišķi pie pannas. Un kā jūs domājat, kas pie tā bija vainīgs? Opis. Protams. Un tāpēc mans tosts ir par to, ka ir labi, ka katrs ir savā vietā. Ar savu atbildi viņš arī neprotestē, viņš piekrīt, viņš ir pie to vainīgs. Bet jūs pasēkt, jā? Jā. Kāpēc viņš bija vainīgs? Vienkārši vainīgs. Jā. Mēs tiesas, mēs kā vainīgam ir jābūt. Tā tad ir. Daudziem jau tā ir. Jā. Mums ar tā ir. Vismaz mēģinām. Galvenais atrast vainīgu. Par to, lai katrs ir savā vietā. Un tas veido to ķēdi. Tos posmu aiz posmu. Ilgam mūžam kopā. Jū, bet tā iešana bija kā 2 stundas ar mežā. Mēlēns sēdās un nāk apakaļ. Zobārs teica, ka nevajag, kad viņi aizņemt un kad vēlāk viņi pieņems. Nākamreiz atkal, nākamreiz Oms jau pierakstīs kalendārā, tad tev dēls jāiet pie zobārs. Es atkal eju, un atkal tās pats ceļš, mēlēns sēdās, atnāk. Nē, viņi nebija. Jā. Beigās Oms pats aizgāja pie to zobārs un noskaidroja, kas pa lieta ir. Tad es dabūju kavienu. Tu jau teici, ka zobārs vairs nestrādā. Kā beidz? Nav redzēts. Nav dzirdēts. Kā lurbi, jā, tie krievu. Visa galva nebija. Tad es esmu frizieri. Bet visi, pēc tam, es nevaru iesvējās. Oms manī bērnībā veids pie zobārsta. Kad es maziņš, es pats neatceros. Līdz ar to man tika radīta trauma, jo man noteikti dikti sāpēja. Tad pienāk tas laiks, Oms man ved pie friziera. Iesēdim krēslā. Oms man to stāst, es tik atstāju. Iesēdim krēslā. Nāk tas frizieris, padomu laikos viņi bija baltos halātos un viss. Ko es apsēžos, attaisu mutu un bļauju visu laiku. Viņa paliek dusmīgi tā friziera. Muts iet nevis. Pareizi, traumi radīt. Aizver acis, kad es esmu tev tuvu klāt. Aizver klusumā tās, apliec rokas man apkārt, ļoti pareizi, lai varam mūsu deju sākt. Tad piekļauj mani sev ciešāk un nelaid mani prom, lai jūtu tavus sirdspūkstus un dzirdu tavu elpu. Un jūs nekur neskrupsies. Vilken
zīlos viršos rāvis bet pogu šaucot klusi stāstā, neaizmirst, bet šo tevu mani. Bet pogu šaucot klusi stāstā, neaizmirst, bet šo tevu Kas par āģiņu fonā? Cik smaidīgā. Mēs redzējām, Nu, tā kā šodien, ne? kur ieraksts ir. No arhīviem. Šis ir tas kungs, kas jūs laulāja? Mācītājs, jā. Tikai laulīja prasvietis savādāk. Sudas smāri. Kas bija vedēji? Šneidi, jā. Nu, tas ir? Reka māsēns stūri. Māsēm kungs, jā. Jūrmalā. Piegaldi, tik piegaldi. Kas tad tas tāds? Kas tāds maziņš? Es tam maziņš bija kādas, ne? Tas ir itāļ. Tava māma, jā. Tev vajag lēnās? Kas ir tas svētki, ko domā? Tas ir kaut kur bilā. Kas te kaut kāds sajiešana? Šitā ir forša fotogrāfija. Savs darbs. Cik liels. Un tiem viņiem beidzas. Kāzās pienāk laiks, kad jaunais pāris griež kūku. Tā kā jāceļās augšā, sekojiet man pie kūkas, lūdzu. Vai ne? Ir taču kūkas laiks, vai ne? Kūku laiks. To pagriezīsiet ar vienām rokām. Vai Tad jūs to uzticēsiet? darīsiet? Nē. Nāc, Om. Nē, paši. Tādāk mēs sauksim rūktas tuliņā. To jau viņš tikai gaida varbūt. Kūka rūkt. Varbūt jūs nesat tos trauciņus, varbūt kāds grib 2 cukurīgus. Ko, kā jūs domājat, meitenes? Nu, vēl visu trauciņu piedāvāju.
Ko? Nu vienkārši nesīs, un tad tu traucam no vienas puses. Baigi karot. Labi, paņem otru arī. Es taču nevaru paņemt traucu. Es paņemu. Fānis, nevajag lūdzu fotografēt, es tik šķērsām griežu tagad. Iekļūšu vēsturē ar tik šķērsu griešanu. Bet tu nav redzams, kurš griež. Paldies Dievam. Tikai nazis. Jā, nekrietnais nazis griež. Nepareizi. Dzīvīte, šūpojos tevi, vējā kā žūpīte liep zāriņā. Daudz tu maz solīji, maz tomēr tevi, vai nav vienalga, raidaidā. Zintara gredzenu solīja saldi, dziļ jūras vārava viskaistākā. Gredzens un devēja putas un maldi, krastā tik viļņi tai raidaidā. Skumjas un laime, kā vītenes vijas, asra krīt biķeri zaļa seltītā. Dienā, kad krūtīs raud nakts melodijas, dienā, kad jādzied man raidaidā.